Čau visiem! Šodien es izskatos nedaudz citādāk nekā parasti, un tas ir tāpēc, ka šodien es taisu video, tā kā stila video manai mīļākajai slavenībai, manai mīļākajai dziedātājai, kas ir Melanie Martinez. Nezinu, vai jūs par viņu esat dzirdējuši, bet noteikti esat dzirdējuši viņas dziesmas Dollhouse, Soap un tā tālāk. Šajā video es centīšos iekļaut pāris viņas dziesmas, lai jūs apmēram atceraties un saprotat, kas viņa ir. Es tiešām pie šī video ļoti ilgi strādāju un ļoti centos, un vēlos pateikt arī lielu paldies savai draudzenei, kura man palīdzēja nofilmēt visu. Man ļoti patīk viņas stils, bet viņas stils ir tāds, ko īsti uz ielām, nevar vilkt Latvijā, teiksim tā. Tāpēc es, iedvesmojoties no sava stila un ņemot viņas stilu kā piemēru, izveidoju vairākus apģērbu komplektus, kurus redzēsiet šajā video. Kā arī, protams, es jums parādīšu make-upu un tādu nelielu matu frizūras ideju. Uzreiz vēlos pateikt to, ka šajā video jūs redzēsiet tādus creepy kadrus. Tas ir vienkārši tāpēc, ka es vēlējos viņu attēlot un tā kā attēlot viņu tādu, kāda viņa bija tajās mūzikas video, tāpēc lūdzu nesākiet mani par to heitot, tā kā jūs to darījāt manā Elsas tutorialā. Labi, es beigšu runāt, cerams, jums patiks un jūs iegūsiet kaut ko jaunu un varbūt izmēģināsiet šo te izskatu. Tā kā Melānijas mati ir diezgan lokaini, es iepriekšējā dienā sapinu bizītes, lai arī panāktu šo pašu efektu. Sākot ar make-upu, es jau iepriekš uzklāju tonālo krēmu un tagad es ņemu šo te Maybelline vaigu sārtu un uzklāju to uz saviem vaigiem, tāpēc, ka Melānija parasti cenšas dabūt tādu leles efektu un porcelāna lelītēm vienmēr ir ļoti rozā vaigi. Turpinot ar acīm, es jau sākumu uzklāju acu bāzi, lai acuainas turētos. Acuainām es izmantošu šo te Maybelline The Blush Nudes paleti un sākšu ar visrozīgāko un visgaišāko toni. Uzklāšu to uz visa acu plakstiņa. Tālāk es ņemšu šo te tumšāko, spīdīgo rozo toni un sākot no iekšējā acu stūrīša krāsošu tādu līniju līdz acu viducītim. Tālāk arī iekrāsojot pašu acu stūrīti. Vēlāk mēs ņemam vistumšāko krāsu šajā paletē, kas ir tumši violetā krāsa, un turpinam šo te iesākto līniju. Kā arī aizkrāsojam acu ārējo stūrīti. Krāsojot arī nedaudz zem acis. Tālāk ņemam pašu gaišāko acu krāsu, kas ir baltā krāsa, un iekrāsojam to viducītī. Tas palīdzēs acu plakstiņu izcelt. To pašu atkārtojam arī uz otras acis, un acu make-ups ir pabeigts. Tagad mēs ņemam Colorama acu zīmuli un iekrāsojam ūdens līnijas. Un šo te Last Sensation tušu mēs ņemam talkā, lai uzkrāsotu skropstus. Acis pilnībā ir uzkrāsotas, tagad varam ķerties klāt pie uzacīm. Tām es izmantošu Maybelline uzacu zīmuli un iekrāsošu diezgan stipri savas uzacis, tāpēc, ka Melānija tās vienmēr iekrāso diezgan redzami. Visbeidzot, es paņemu parastu Baby Lips spīdumu, tāpēc, ka es nevēlējos neko īpašu spēcīgu, un make-ups ir pabeigts. Hey girl, open the walls, play with your dolls. Pirmajam komplektam es izvēlējos šo gaiši rozā topiņu un tutūs vārgus, abus no veikala Romve, un šīs kafijas krāsas kurpītes ir no veikala Joins. Please wake up, dad's with a slut, and your son is smoking cannabis. No one ever listens, this wallpaper glistens. Don't let them see what goes down in the kitchen. Priceless, priceless, getting you priceless. Otrajam komplektam es izvēlējos rozā krekliņu ar uzrakstu Morning, kas ir no veikala Sheenside, un mani melni tutūs vārki ir no veikala Rom. Savukārt manas melnās botas ir no Sportlanda. Smile for the picture, pose with your brother, won't you be a good sister? Everyone thinks that we're close.
Trešajam komplektam es izvēlējos ko pavisam vienkārši, un tā ir pasteļkrāsas rozā kleitiņa ar apkaklīti. Tā ir no veikala Romas, taču nepateikšu, no kurienes ir manas kurpes, jo es pati vairs neatceros. At the carnival, oh, come take my hand. Feel like I'm glued on tight to this carousel. Laikam visvienkāršākais, parastākais komplekts, kas sastāv no gaiša zila rompera, kas ir no rombes, un šīta jaciņa ir no Sheenside. Piektais, laikam vissvinīgākais izejamais komplekts, kas sastāv viss no lietām, kas ir pirktas veikalā Shein, un kājās man ir kurpes no veikala Aldo. Tell me what to do to make it all feel better. Maybe it's a cruel joke on me. Whatever, whatever. It's my party and I cry if I want to, cry if I want to, pop, pop, pop. How going till the candles burn down this place? How going till my pity parties in flames? Paldies, ka noskatījāt šo te video. Es ļoti ceru, ka jums tas patika. Neuzspēdiet laiku, tāpēc, ka es tiešām pie tā ilgas un centīgi strādāju. Paldies par skatīšanos. Tiksimies pavisam drīz manā nākamajā video. Ļoti jūs mīlu. Un tā!